Sveicināti dizaina entuziasti! Mani sauc Elīna Olikša, un es būšu jūsu gids šajā UI UX ceļojumā. Pats ceļojums jeb kursi norisinās 7 nedēļas. Otrdien un ceturtdien vakaros mēs tiekamies online, lai strādātu pie saviem projektiem. No kā sastāv pats projekts? Pats projekts iedalās 2 daļās. Tas nozīmē to, ka pirmā, kas mums ir UX puse, kurā mēs analizējam, mēs nosakam savu projekta un biznesa mērķus, mērķa auditoriju, konkurentu audits, user journey map, site mapi un iespējams vēl daudz dažādi svešvārdi, kurus noteikti jūs iepazīsiet mūsu kursos. Un pēc tam mums ir tā otra puse, tā vizuālā daļa, ko īstenībā ļoti daudziem patīk. Un vizuālajā daļā, jeb UI pusē, mēs jau nākam ar saviem pētījumiem, lai pēc tam palīdzētu mūsu mērķa auditorijai un atrisinātu viņu sāpju punktus. Kas attiecās par pašu projektu kā tādu, ja mēs runājam par to pašu vizuālo daļu, tad tur mēs izstrādājam 2 versijas. Tas nozīmē, mēs izstrādājam gan desktop versiju, gan mobīlo versiju. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs strādājam pie tā paša responsīvā dizaina, lai pēc tam jums būtu šī sapratne, piemēram, kā tie paši elementi, kā viņi no liela ekrāna bezmaz vai pārtop mazākā, vai tieši otrādāk, ka mums ir mazītiņš ekrāns, ja mobilā ierīce, un pēc tam kā tas viss pārtop arī tajā pašā desktop versijā. Līdz ar to šie kursi ir izstrādāti tā, ka pabeidzot šos kursus, jums būs tiešām tas pats pamats, un īstenībā nedaudz pat vairāk nekā pats pamats, lai jūs pēc tam varētu startēt. Un, ja kas attiecās arī uz darbu pārbaudi, uzreiz var pateikt to, ka mani audzēkņi jau ar to ir saskārušies, viņi ļoti labi to zina, ka neviena cilvēka darbiņš nepaliek bez uzmanības. Tas nozīmē to, ka to, ko jūs izstrādājat kursu laikā, es rūpīgi eju cauri, skatos savā brīvajā laikā, katrai vietiņai, katriem elementu lielumiem un tā tālāk, jo pēc tam tas jums viss būs nepieciešams nākotnē, kā arī, protams, ir ieteikumi arī no tās pašas lietotāja puses, kā mūsu lietotājs varētu iet un kā viņš varētu vismaz rīkoties ar šo dizainu. Un arī pašu dizainu mēs pēc tam pārbaudīsim gan monitoros, gan arī mobilajās aplikācijās. Līdz ar to, pabeidzot šos kursus, jums ir tiešām pats lielais pamats. Es saku lielais šajā gadījumā ar lielo burtu, jo informācijas ir daudz. Kursi ir ļoti intensīvi, uzreiz pasaka. Nebūs tā, ka jūs sēdēsiet bez mazai un kājas šūposiet, noteikti, ka nē, bet tie kursi tiešām ir paredzēti tādiem nopietniem cilvēkiem, kas pēc tam vēlas startēt UI UX pasaulē. Tā kā pieteikšanās vēl ir aktīva. Ja 10 gadus atpakaļ būtu pieejami šādi kursi, es noteikti viņos pieteiktos, bet tā kā tajā laikā tādi kursi vēl diži daudz nebija, tad tagad jums ir tā iespēja nākt pieteikties pie mums pie Rīga Coding School. Tā kā jā, saitīte patās augšpusē ir un tiekamies UI UX pasaulē.